Šiem visiem modeļiem nosaukumā ir Pro, bet kurš ir vairāk Pro? Viss sākās ar šo X Pro, tad izlaida uzlaboto X Pro Elite, vēlāk izveidoja šo X Pro Digital, un līdz šim man arī nebija nekāda iebilduma, jo katrs nākamais modelis bija labāks par iepriekšējo, un visi bija ļoti līdzīgi pēc dizaina un lietošanas. Bet tikko Oakley izveidoja arī šo X Pro 20 modeli, un hei, tas vēl aizvien ir fantastiski labs, bet tas dizaina un lietošanas ziņā ļoti atšķiras no iepriekšējiem modeļiem. Tam vairs nav nekā kopīga ar iepriekšējiem Pro modeļiem, tādēļ nesaprotu, kādēļ arī šai birstei parādījās šis Pro nosaukumā. Bet nosaukums nav pats svarīgākais. Īstais jautājums ir, kuru no šiem modeļiem labāk pirkt? Sāksim ar kopīgo. Visām birstēm maksimālā jauda ir 84,000 sariņu kustību minūtē. Visām ir krāsains ekrāns, kurā pēc zobu tīrīšanas attēlo neiztīrītās zobu zonas. Visām ir telefona aplikācija, visas spēj darboties aptuveni līdz 40 dienām ar pilnu uzlādi, un visām ir pieejams ceļojuma futlārs, kā arī magnetiskais sienas zobu birstes turētājs. Viņām visām der jebkura no Oakley mājas galviņām, un tām visām ir 2 minūšu gudrais timers. Taču tagad aplūkosim, kas tām ir atšķirīgs, un vai tas ir plus vai mīnus šai zobirstei salīdzinot ar pārējām. Uzlādes veids. X Pro Digital ir kontakta uzlāde. Lai uzlādētu zobirsti no sienas jānoņem šī lādētāja daļa, jāatver vāciņš un jāiesprauž mikro USB lādēšanas kabelis. Salīdzinot ar citiem Pro modeļiem, šis ir pats neparocīgākais uzlādēšanas veids. Vāciņi nevienmēr ir viegli atvērt, un kurš vairs izmanto USB mikrolādēšanas vadu. Tāpat, ja regulāri ievietosiet slāpju zobirstu šajā lādētājā, tad šīs metāla tapiņas ar laiku oksidējās un lādētājs pārstāja darboties, jo nespēja izveidot labu kontaktu ar zobirsti. Tas, saprotams, notiek super lēni un tikai, ja liekat zobirstu lādēties, kamēr tā ir slāpja. Ja esat kārtīgs cilvēks, tad šāda problēma nebūs, bet tomēr. X Pro Elite ir bezkontakta lādētājs, kas jau ir daudz labāk, bet man personīgi vislabāk X Pro 20 USB-C kabelis, ko iesprauž pat taisni no zobirstē. Nav nepieciešams glabāt speciālu lādētāju, kas der tikai vienam priekšmetam. Ekrāns. X Pro Elite un X Pro Digital ir skāriņjūtīgs ekrāns, bet X Pro 20 tas nav. Šis nav nec labi, nec slikti. Skāriņjūtīgs ekrāns atļauj veikt vieglākas izmaiņas programmās, ir vieglāk mainīt intensitātes līmeņus, bet no otras puses pēc pieredzes visi izvēlas vienu tīrīšanas režīmu, kurš vislabāk patīk, un reti kad vēlāk to maina. Bet visām birstēm caur telefona aplikāciju iespējams mainīt visus režīmus, intensitātes un vēl citus iestatījumus. Precizitāte. X Pro Elite un X Pro Digital sadala žokli 8 zonās, bet X Pro 20 to dara jau 12 zonās. Ko tas nozīmē? Pēc zobu tīrīšanas zobirsts parāda žokļa ikonu ekrānā un sarkanā krāsā atzīmē, kuras zonas nav pienācīgi notīrītas. X Pro 20 parādīs precīzāk tieši, kuri zobi nav kārtīgi notīrīti. Sariņu amplitūda. X Pro 20 ir aprīkota ar jaunākās paaudzes Maglev 4. sērijas motoru. Tas nodrošina to, ka zobirstes sariņas spēj veikt līdz 40 grādu lielas svārstības. Iepriekšējie modeļi spēja veikt 20 līdz 30 atkarībā no komplektā iekļautās maiņas galviņas. Ko tas nozīmē vienkāršā valodā? Jo lielāka ir sariņa amplitūda, jo vairāk sariņa kustās un labāk noņem aplikumu no zobiem. Salīdzinot visas zobirstes funkcijas un to cenas, mana izvēle būtu šāda. X Pro ir vecākais modelis, un es to nepirktu, jo jaunākais modelis X Pro Digital šobrīd maksā tikpat, un tam ir vienkāršāka režīma maiņa. X Pro Elite ir vecāks modelis nekā X Pro Digital un nedaudz dārgāks, bet tam ir bezkontakta lādētājs, kas ilgtermiņā, manuprāt, ir labāks risinājums. Bet šis modelis pieejams tikai vienā pelēkā krāsā. Un lai arī X Pro 20 ir pats dārgākais no visiem šiem modeļiem, tas ir arī labākais. Tam ir labāks motors, sariņi noņem aplikumu labāk, tam komplektā ir iekļauti jau paši jaunākie prēmijum uzgaļi, tam ir, manuprāt, labākā uzlādes sistēma ar USB-C kabeli, un tas ir visprecīzākais nosakot, kuri zobi nav pienācīgi notīrīti. Un kā bonus, tas arī ir vienīgais modelis, kurš spēj savienoties ar aplikāciju izmantojot Wi-Fi internetu.
Tas nozīmē, ka birsta ir tikai vienu reizi jāpievieno un tā automātiski sinhronizēs visus datus. Pārējiem modeļiem būs jāņem rokā telefons, jāiet uz vannas istabu pēc birstas un katru reizi no jauna jāizveido Bluetooth savienojums, lai redzētu jaunāko informāciju. Un ķirsīts visam pa virsu ir opcija mainīt ekrāna tapeti. Var izvēlēties jau kādu no esošajām animācijām, rādīt datumu un pulksteni, attēlot laikapstākļus vai pievienot pašam savu bildi. Vai šīs pēdējās divas opcijas ir svarīgas zobu tīrīšanai? Protams, ka nē. Bet, ja modeļu cenas ir līdzīgas, tad kādēļ gan neizvēlēties to, kurai ir patiesi labākās noderīgās funkcijas un vēl šie mazie bonusiņi? Ja vēlaties to iegādāties sev vai iepriecināt kādu citu, aprakstā atradīs saiti uz mūsu internetu veikalu. Visi šie modeļi jau atrodas pie mums, kas nozīmē, ka jums nav jāgaida vairākas dienas vai nedēļas. Saņemiet tos uzreiz mūsu veikalā vai ar piegādu uz pakomātu vai mājās.